Labdien, šī video vilta un turpmāko laiku jums būs šeit Žana. Šodien pagatavošu burvīgu kūku. Vajadzēs pūdercukurs, olas, eļļa, ūdens, vanīļas cukurs, milti, piens, sāls un cukurs. Pūdercukuru izsijām, pievieno olas dzeltenums, un visu sajauc kādas 3–4 minūtes, līdz masa dubultojas, paliek balta. Pievieno klāt eļļu un ledainu ūdeni, vanīļas cukuru un izsijātas miltus, sāli. Visu sajauc un siltu pienu. Un visu rūpīgi samājas. Tagad olas baltums uzputo kopā ar cukuru. Kad ola baltums paliek balts, tad pievieno tikai cukuru. Līdz veidojās stingras putas. Un uzmanīgi ar plāpstiņu iecilā mīklā un samājas. Cepamo trauku ieklāj ar cepamo papīru. Un mīklu lej cepamā traukā. Mīkla izskatās līdzīgi kā krēma zupa. Un cep 150 grādos 80 minūtes. Gatavu kūku pilnībā atdzesē. Un būtu ieteicams paturēt nakti leduskapī. Ja laika nav, tad varētu kāds vismaz 3 stundas paturēt leduskapī. Un lūk, no vienas mīklas sanāk 3 kārtas. Tāpēc tāds arī nosaukums – burvīga kūka. Ļoti maiga tekstūra, garšu varētu salīdzināt kā biskvīts ar vārītu kremu, laba mīksta kūka kūs mutē. Veiksmi gatavošanā, lai jums labi garšo, uz tikšanos, balsojiet, komentējiet!